Šodien esam ciemos pie Kristīnes no Mālpils iedvesmo. Čau, Kristīne! Čau, Mārtiņ! Klausies, tu ko esi satrakojusies? Es zinu, ka tu esi tā jau ļoti aizņemts cilvēks. Ko tu te vēl esi izdomājis tagad darīt? Ko? Nu, neviens vēl nezinu, kāds būs rezultāts, bet top namiņi, lai varētu kaut ko labu iesākt ar Mālpils čirku mēslojumu. Kā mēs redzam, melnbaltas čirkas, kuriem šobrīd ir bēbīšu laiks sācies, bet viņas ražo ne tikai bēbīšus, bet arī mēslus, normālus, labus, īstus, tikai pļāvu, neko vairāk. Un tad tas ir labs materiāls. Šeit mums top dotajā brīdī ir lejam pamatus divām diezgan lielām siltumnīcām. Mums veidojās arī sadarbība. Kaut kas mums te augs, asie jalpeņo pipari, ūdenslīdai tomāti. Ideālā gadījumā pēc gadiem arī nektarīni un aprikozes. Kas ir ūdenslīdai tomāti? Ūdenslīdai tomāti tā ir tāda brīnišķīga recepte, ko mans vīrs ir palutinājis īstenībā. Tur ir kinze, daudz kinzes, audzēsim kinzu, audzēsim tomātus. Un tad jau testēsim to gan Mālpils tirgu, gan arī māju kafejnīcās. Nu super! Paraugu demonstrējums tam. Kā pilsētnieki var saimniekot siltumnīcās, teiksim tā. Jo mēs jau neesam nekādi citi pilsētnieki, kas pārvākušies uz laukiem. Un tikuši pie gaļas lielopiem, un tagad tiek arī pie namiņiem zem plēvis. Paldies, Mārtiņ! Ralfhaus atbrauks un izdarīs.